Tad, kad mums gribās pacelt jebkuru skaitli, jebkurā pakāpē vai izvilkt jebkuras pakāpes sakni no skaitļa, tad mēs, protams, ķeramies pie zinātniskā kalkulātora. Pieņemsim, ka mēs gribēsim izvilkt kvadrāta sakni no 4 kubā. Un te mums noderēs pakāpju īpašības. N-tās pakāpes sakne no A m-tajā ir vienāda ar A pakāpē m dalīts ar n. No tā seko, ka ja mēs gribam kvadrāta sakni no 4 kubā izvilkt, tas ir 4 pakāpē 3 puses. Un šo otrās pakāpes sakni pie kvadrāta saknes simbola neraksta, tas pēc noklusējuma skaitās pašsaprotam. Kā to var izrēķināt? Ņemam zinātnisko kalkulātoru. Sakam, ka mums skaitlis 4 būs pakāpē. Un tā kā es 3 dalīšu ar 2, tad es iekavās lieku iekavas vaļā. 3 dalīts ar 2. Iekavas ciet. Šī brīdī viņš man izrēķinājis, cik ir 3 dalīts 2. Bet nospiežot vienādības zīmi, es uzzinu, ka 4 pakāpē 3 puses ir skaitlis 8. Nu, protams, piemērs tika izvēlēts tā, lai mēs pārliecinātos, ka mūsu kalkulators strādā pareizi. Ja mēs gribam, piemēram, izvilkt kubu sakni no 8, mums kubu sakni uz mūsu kalkulātoru nav paredzēta. Ko mēs varam darīt? Tas ir 8 pakāpē 1 dalīts ar 3. Cik tas ir? Mēs jau zinām, ka tas ir 2, bet pārbaudīsim mūsu zinātnisko kalkulātoru. 8 x pakāpē y iekavas vaļā 1 dalīsim ar 3, iekavas ciet. Pakāpe būs 0,333, vienāds ar 2. Tiešām ar 2. Tātad kalkulators mums teica, ka šī pakāpe īsnībā būs 0,333 un tā tālāk. Un tas būs skaitlis 2. Un tiešām skaitlis 2 trešajā pakāpē ir 8. Bet mēs varam nelielu viltību izdarīt. Redziet šo pakāpi 1 dalīts ar 3. Mums ir funkcija 1 dalīts ar x. Pamēģināsim 8 pakāpē trešajā un vēl pievienosim funkciju 1 dalīts ar x. 3 un to 1 jāizdala ar 3. Vienādības zīme un sanāk tas pats divnieks. Tātad, ja sanāk 1 dalīts ar kaut kas, mēs varam nelietot iekavas un uzreiz spiest saucēju un funkciju 1 dalīts. Pamēģināsim vēl kaut ko. Nu, izvilksim 5. pakāpes sakni no 995. Noteikti tas būs kaut kāds tuvināts skaitlis. Kaut gan īstenībā var pārrakstīt, ka tas būs 995 pakāpē 1/5. Un cik tad tas ir? Ņemam kalkulātoru. 995. Funkcija x celts pakāpē y. 5. 1 dalīts ar x. Pakāpe 1/5 ir 0,2. Un vienāds. Un tas ir skaitlis aptuveni 3,9. Cik tur bija? 997. 977. Nu labi, lai būtu 3,98. Kā jūs domājat, vai mēs pareizi izrēķinājām? Pamēģināsim šo skaitli pacelt 5. pakāpē. Tiešām sanāk 995. Tātad 3,98 celts 5. pakāpē sanāk 995. Paldies, ka iemācījāmies kopā lietot kalkulātoru.